Jau 3. gadu pēc kārtas izstādes Rīga Food konditorijas konkursa nepārspēts līderis ir Ogres Prestižs. Konditoris Marika Bērziņa un Ilona Rodzika ar komandu arī šogad pratušas noturēt Latvijas labākā konditorijas uzņēmuma titulu. Cepot, dekorējot un veidojot gardumus, konditoris Ogres Prestižā aizvadījuši nevienu gadu. Tomēr vienmēr atradušas vietu jaunām idejām. Es jau no paša sākuma zinu, kā tam produktam ir jāgaršo. Un pēc tam tad tiek mēģināts, garšots, pielabots. Un varbūt tā šogad bija pat tādas neierastas lietas piedāvātas, ko pat žūrī tā, man pārjautāja, kāpēc tieši tā, nevis savādāk. Un kāpēc tieši tā ir šogad? Tāpēc, kad ikdienā diez vai cilvēki ēd žāvēto vistu ar šokolādi. Un prieks, ka viņas gūst panākums atkārtoti un apliecina savu meistarību, talanta. Un prieks, ka mūsu novadā Ogrei ir tāda iespēja iegādāties viņu izstrādājumus. Galvenokārt tas ir konditorijas izstrādājumi, tās ir gan tortes, gan pārējie izstrādājumi. Un es domāju, jebkuram ģimenē būs prieks gan kāzās, gan kādā jubilejā šos izstrādājumus baudīt. Šogad žūrijas vērtējumam Ogres Prestiža konditoru komanda nodeva 3 sāļās uzkodas un meistarstiķi. Torte ar nosaukumu Meņģeļa pieskāriens. Recepte saldiem ēdienam aizgūta no pagājušā gada konkursa, izvērtēta un uzlabota. Lielākā daļa ir mandžāža, un ja vajag taisīt uz vietas tas tortītes, kā žūrija skatās uz rokam, arī tā ir grūti. Un, protams, ka pēc tam visu to pastāstīt arī ir grūtāk, ir tāds momentiņš. Kā jums patika dalība konkursā? Interesanti, vienīgi tas, kad ir uztraukums, kā jau parasti, bet, katrā ziņā vairāk kaut ko uzzini, kaut ko iemācies, zini. Interesanti. Vienmēr konkursam ir sagatavoties sarežģītāk nekā ikdienas darbiem. Jo tas, protams, prasa jaunas idejas, laiku, protams, arī patērējam savu laiku, enerģiju. 3 lietas, labas lietas, ir pārliecināts konkursa uzvarētājs. Jau nākamgad ogrēnietis varēs sastapt konditorijas konkursu žūrijas locekļu sastāvā, iespējams, tik slikti pamati konditorijas asociācijas veidošanā. Par Ogres Prestiža konditoriem noteikti dzirdēsim arī turpmāk, bet tikmēr interesantiem vai neticīgajiem meistaras iesaka biezpiena torti ar persikiem un avenēm, kas pēc siltajiem vasaras mēnešiem joprojām turas pirktāko kūku saraksta augšgalā. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.